Čau! Šodien es došos ciemos pie Samantas Mežmales, kur mēs runāsim par to, kā kautrīga, nepārliecināta par sevi meitene uzdrošinājās aiziet no labi apmaksāta kooperatīvā darba un noticēt savam sirds ceļam, uzsākt savu uzņēmēju darbību, kā arī nopirkt vienvirziena biļeti uz Balī. Kā šis viss ceļš viņai izvērtās līdz tam brīdim, ka tagad viņa var teikt, šodien es dzīvoju to dzīvi, kura man patiesi patīk. Čau, Samanta! Čau! Man prieks, ka mēs šodien esam satikušās. Man arī liels prieks, paldies, ka uzaicināji. Saki, kā tu šodien vispār jūties? Jo šodien tu esi otrā pusē. Parasti tu esi tas cilvēks, kurš pie sevis uzaicina kādu, ar kuru parunāties. Jā, es esmu patīkami saviļņota, un es arī pirms tam vēl vakarā apdomāt, ko tad es īsti esmu tur sasniegusi savā dzīvē, vispār par ko es esmu, ja man prasa, kas es esmu, kā es varētu sevi iepazīstināt. Sākas arī tāda refleksija vispār, jo dažreiz tu skrien kaut ko dari, un ir tīpaši, ja kāds sākas vairāk fokusējies uz ko citi dara, un mēģina arī viņiem uzjautāt, un tad par ko vispār esmu es, un arī tāds interesants process, bet apstāties un padomāt. Vai tu vari varbūt padalīties, kas ir tā tava refleksija, un ja tev būtu jāiepazīstina tagad sevi ar mani, ar sevi ar mani, tad kā tu sevi iepazīstinātu? Zini, man viens vārds nāk visam, ko es daru, ir radīt. Es laika kaut ko radu, un priekš manis tas, ko es daru, ir mazāk kā darbs, vairāk kā tāda pašizpausme, pat kaut kādā ziņā tāda māksla, radošums. Un man tā paveicies, ka man sanāca izveidot tādu dzīvesveidu, kur es daru to, kas man patīk, un vai nu tie ir bijuši hobiji, vai nu tas ir agrāk kaut kas, ko es ļoti gribēju darīt, bet neuzrīkstējos. Un tad šobrīd tiešām es apskatījos vakar un domāju, vau, lielākoties visu, ko es daru, man tā kā tiešām patīk. Jā, man noteikti ir vēl ļoti daudz, kur augt, bet tas dzīvesveids, esmu ļoti patīk un pārsteigta. Tad, ko es īsti daru? Pirmā lieta ir saistībā ar video. Es attīstu zīmolu Wow Video, kas tieši fokusēts uz video izveidi, gan filmēšanu, gan apstrādi, pārstrādie Reels, TikTok. Ar laiku arī piedāvāsim tāds ilgformāta video apstrādi. Un kas man tur patīk, ka ar tiem video es varu izpaust citu cilvēku, parādīt viņu enerģiju vai zīmola enerģiju, jo dažreiz ar vārdiem vai vienkārši ar bildi tu nevari parādīt visas tās šķautnes un leņķus, par ko ir tas cilvēks. Un tad video, ko taisu es un mana komanda, viņi liek sajust. Un vispār, man liekas, ja tu nevar sajust, tad, tā kā nevar arī pārdot, nevar vispār parādīt savu autentiskumu. Tāpēc man liekas, video ir tāds fantastisks rīks, kā parādīt, kas tu tiešām esi. Tas ir viens. Un interesants fakts par šo ir tas, ka es jau no agriem pusauģu gadiem biju filmējusi video un likusi YouTube. Daudz to nezinu, bet tajā laikā, es neuzrīkstējos nevienam par to pastāstīt. Vienīgais es ar draudzeni taisīju, un tad mēs kopā, bet mēs nevienam nestāstījām un cerējām, ka būs kaut kādi skatījumi, bet visu laiku baidījāmies, ka kāds uzzinās, jo likās, vispār, kas tāda esi, ko tu blogera vai ko tu tur stāsti. Un tad vēl filmēju ģimenes vlogus visādus, un vienmēr kamera bija tā tuvu priekš manis. Un tad tikai nesen es atkal atklāju bāzi, un tas viss patīk. Protams, tagad bišķiņ citādā formātā, bet tik forši atgriezties pie saviem kaut kādiem bērnības sapņiem caur to. Tas ir par video. Otrā lieta, kas teiktu, tas ir mans mīļākais projekts, tie ir branči. Branči ir iedvesmojošiem cilvēkiem. Katram brančam ir konkrēta tēma. Un kas man patīk tur, ka es ne tikai sevi varu atvērt caur tiem brančiem kā organizatora, kā moderatora un pilnīgi izpausties radoši caur programmu un kodiem interesantiem viesiem, ko es uzaicinu, bet arī izpaust katru cilvēku, kas ir tajā brančā, jo katrs atverās. Man arī bija viena meitene, kas piedalījās brančos, viņa bija ļoti daudzos, jau viņa saka, ka tā atšķirība kā sākumā, tu sevi pasniedz un tā bišķiņ kautrējies un nezinu, ko teikt. Un pēdējā brančā, ka jau
tā kā mierīgi stāsta ar pilnu tādu balsi, vēl pasaka kādam komplimentu un pilnīgi tāda atvēršanās un nebaidīšanās no citiem cilvēkiem. Mēs visi vispār tā baidamies viens no otra, ko padomās, un vai es varu viņam to teikt, un patiesībā mēs būtu vienkārši tik atvērti, mēs tik daudz vairāk varētu kaut ko iegūt un padalīties ar šo pasauli. Līdz ar to, jā, branč ir tāda otrā lieta. Tur arī ir lieli plāni, kā arī lielākus tādus networking pasākumus taisīt, jo mūsdienās es uzskatu, ka cilvēki ir, lielākā vērtība. Ja ne cilvēki, tad priekš kā mēs vispār kaut ko daram. Un, ja ir iespēja savākt cilvēkus, kas domā pozitīvi, kas domā par kaut savu lielāku misiju, par kaut ko vairāk šajā dzīvē, un tad vienmēr notiek kaut kāda maģija. Un tad trešā lieta, ar ko es nodarbojos, kas ir tādā, laikam, visagrīnākā stadijā, ir mans YouTube. Bet man viņš ļoti, ļoti patīk, man liela mērķi uz to, jo neskapēc man vienmēr dabīgi gribējās būt atpazīstamai. Un to arī nebija viegli pieņemt, jo daudziem liekas, ja tu gribi būt slavenā, tad ar kādu kompleksu vai tev kaut kas ir jāpierāda. Bet man ir tieši otrādāk, jo vairāk es sevī strādāju, jo vairāk es sevī to pieņemu un saprotu, ka es tā vienkārši tā liela misija. Es varu brančā 10 cilvēkiem nest savu enerģiju un kaut kādas pārdomas, vai es varu uz miljoniem cilvēkiem, viņiem palīdzēt, viņus iedvesmot. Un es sapratu, ka vienkārši es tā tiešām, ir liela misija izpaust sevi, dalīties ar savām atziņām un es nezinu īstenībā, kāds tur beigās būs formās tam YouTube, un šobrīd tās ir intervijas un manas personīgās pārdomas, mana pieredze, bet es jūtu nereālu vērtību tajā. Un zini, ka man tas vēl nenes naudu, bet man jau tāds entuziasms to darīt, ka es zinu, ka tā ir zīme, ka es eju pareizajā virzienā. Wow, Samanta, es tevī klausos, un man pilnībā tā enerģija, es redzu, cik lielu dzirksteli tu to stāsti, un man pilnībā ir tāda sajūsma, ka wow, tu dzirdi un redzi, ka cilvēks iet to savu sirds ceļu, un viņam tiešām patīk tas, ko tu dari. Paldies! Man tiešām prieks par tevi. Pastāsti, kā ir bijis iet šo sirds ceļu, varbūt kāds ir bijis tas sākums tam visam, un varbūt ir bijuši kādi izaicinājumi arī visa šī ceļa laikā. Jā, tā kā ir jautājums, no kuras vietas domāt, kurš ceļš sākās no brīža, kad es piedzimu, vai no brīža, kad es tur sāku apzināti kaut ko darīt savā dzīvē. Varbūt vari pastāstīt, kāds bija tas tavs dzīvesveids, jo tu pirms tam pieminēji, ka tagad tu dzīvo to dzīvesveidu, kurš tev patiešām patīk. Jā. Vai bija kāds lūzuma punkts, kurā tu sāki ieviest un pievērsties šim te dzīvesveidam, kurš tev patīk? Un savukārt, varbūt pirms tam ir bijis kaut kāds dzīvesveids, kuru tu esi dzīvojis, bet tas ir bijis varbūt sabiedrības stereotipu uzspiests vai skolas vai vecāku, bet ne tā kā tas tavs sirds ceļš. Jā. Kas man ienāca prātā, es gribu iesākt vēl pat agrāk, jo tas izskaidros varbūt kaut kādas lietas, un daudzi par manīm to nezina. Ka es bērnībā biju vispār viskautrīgākais bērns. Pat ne bērnībā, pat universitātē, man liekas, nevienreiz roku neesmu pacēlusi. Tā, ka man vienmēr likās, es esmu ko stulbu pateikšu, ko padomās. Tā kā visu laiku tas bloks, ka labāk sēdēt klusumā, neizrādīsies, tā drošāk, tā labāk. Tad no bērnības, bērnībā es vienkārši biju klusa meitene, sākās skola, tur man vienkārši nobluķējās viss, maksimāli, es pat sāku, man liekas, pat bišķiņ slimot kaut kādas lietas, jo pēkšņi es biju vispār tāda puķīte, kuru nevar vispār ievainot, bišķiņ uz manīm uzkliedz vai nedaudz tur kaut ko pasaka vai vēl tur sliktu atzīmi dabū, vēl kāds klases biedrs kaut ko izdomā, tur neforši pateikt, kā jau bērni. Un tad uz manīm tas uzreiz, kā ar nažiem, ar šitādas sajūtas bija. Un tad kaut kā es tā dzīvoju un, tas mani nevis norūdīja, bet ļoti aizvēra, ka nav droši būt, kas es esmu, nav droši parādīties pasaulē, labāk sēdēšu mierīgi un klusēšu. Un tad mani pieņems, tad es patikšu un es būšu tāda labā meitene. Jā, es biju tā labā meitene, kas mācījās, lai vecāki būtu priecīgi. Un ne tikai vecāki, lai apkārt domā, ka esmu gudra, jo stulbai būtu vienkārši šausmas, kauns, lai skolotāji labi par manīm domā, lai visi par manīm domā. Tajā pašā laikā es biju aktīva, visu kaut ko darīju, tas mani attīstīja, bet
Nu jā, un tad es pabeidzu skolu, aizgāju uz universitāti, arī ļoti prestižu universitāti, lai visiem parādītu, cik es esmu kruta. Protams, tāda laba meitene, visu pareizi dara savā dzīvē, universitātē. Nu jā, beigās sapratu, ka tas nav īsti mans ceļš, es mācījos ekonomiku. Un, nu jā, es riktīgi, man bija tāda izdzīvošana, es jau tajā brīdī sapratu, ka man tāda bija sajūta, ka mans prāts vienkārši atslēdzas mācoties to, kas nepatīk. Ka man liekas kaut kāds blanks iestājas, ka es nespēju nokoncentrēties. Daži var, es tā nevarēju. Un ļoti cīnījos vispār par to, lai pabeigtu visu. Beigās visu arī labi pabeidzu, jo es biju laba meitene. Priekš sabiedrības izstījās, ka tev viss ir labi, tu mācījies labi, prestiža universitāte. Visiem it kā tu patīc, jo viņa ir tāda pareizā un labā, un viss viņai notiek. Kāpēc tad bija kaut kas jāmaina dzīvē, vai kāpēc notika šis te lūzuma punkts? Jā, pirmkārt, es tiešām jutos nelaimīgi. Es to savu biju pieķērusi vairākas reizes, kad cik var, kad tas beigsies. Un, laikam, es jau precīzi neatceros, bet man tā liekas, man jau bija vienkārši vairāk tādi raudāšanas brīži, un es domāju, vai tiešām tā ir jābūt, ka tu mācies visu nakti, dzer Red Bullu, un tu vienkārši centies izdzīvot tajā universitātē, un tam pietrūks laiks vispār sev. Un tad tieši sākās arī Covid, mūs visus 2. kursā pavasarī aizsūtīja mājās. Un tad man bija iespēja atsākt visas manas prakses dabīgi. Es sapratu, ka nevaru vairs kā agrāk, gribu kaut ko mainīt. Lēnām sāku lasīt grāmatas, meditēt, sportot. Visu to, ko es jau biju pirms tam darījusi, jau kaut kādos skolas laikos man intuitīvi tas nāca pie manis, ka kaut kā Es nesaprotu īsti vēl to manifestāciju, vai kas ir, bet es jau biju vizualizējusi un tur afirmācijas rakstījusi, jo tas jau īstenībā ļoti sen pastāv, izrādās tiešām. Un tad es to visu atsāku, sākās pirmie Instagram kursi, tur par meditācijām to paņēmu. Lēnām pa lēnām es atceros tajā vasarā, Covid vasarā pirmajā, es jūtos kā tik laimīgi kā nekād ar tām visām praksēm. Es biju, šitā var, un es jūtos tik labi pie tam, ka man tur vēl bija kaut kāda eksāmeni jāliek un kādi darbi, bet es jūtos jau tik labi, un kaut kā man, vēl visums piespēlēja, kas tikko Erasmusā, un tur vēl man arī baigi forši sanāca, tik Covid laikā bija tāds retums, ka tur viss notika. Un kopš tā laika es sapratu, ka bez praksēm es vairs nekur. Es nevaru vairs savu dzīvi iedomāties bez darba ar sevi, un ka man labsajūtai jābūt pirmajā vietā. Bet tad atkal labi, tā labsajūta ir viena lieta, bet kāpēc, ko es vispār gribu dzīvē darīt? Tas lielais jautājums, 3. kurs, vispār uz kuru virzienu lai iet. Un man vienmēr patika mārketings. Es lēnām meklēju kaut kādus darbus mārketingā, varbūt pat sociālā man jau sāka tajā brīdī interesēt, bet nebija skaidrības. Tā es 3. kursu vienkārši fokusējos uz bakalaura darbu, pabeidzu universitāti, viss labi, un uzreiz gāju strādāt. Tā kā 2 nedēļas, pat uzreiz, man liekas, momentāli ir graduation un uzreiz izlaidums gāju strādāt. Man bija tā sajūta, ka visi jau strādā, jo daudzi paralēli universitātē jau strādāja, un ka man ir jāskrien. Es nevaru ļaut savu laiku padomāt, ko es vispār vēlos atpūsties pēc 3 trakiem gadiem. Nē, visi iet strādāt, kā es stāstīšu, ka es neko nedaru, ka es nevaru atrast darbu, kur ir problēma. Es uzreiz atradu darbu, it kā tādā korporācijā, mārketinga sfērā atkal likās Rīgas centrā, kā man patika. Un sāku strādāt. Man ļoti patika arī tas entuziasms pirmos 2 mēnešus, bet tad bija 3. mēnesis, augusts, un saprotu, vai tas ir viss, vai tas ir tas, ko es darīšu nākamos 40 gadus. Tas ir viss, ko dzīve var man piedāvāt, un es dzīvē varu piedāvāt. Un man bija tā apziņa, ka es nezinu, ko es vairs šajā darbā varu iegūt, jo es dabūju, ko es gribēju. Man tāds sajūta, ka, lai dabūtu vēl kaut ko, man jāpagaida vēl 10 gadi. Un tad man atkal sākās tā neapmierinātība, ka atkal es iegāju kaut kādā jaunā struktūrā. Pirms tam tā bija universitāte, tagad darbs. It kā viss stabili, viss forši, viss notiek, bet es vispār nesaprotu, kāpēc es to daru. Un es paliku dusmīga, jo es universitātes laikā teicu, ka nekādu vairs es neiešu tādās ciešanās. Priekš manis tās bija ciešanas. Darbs nebija ciešanas, tas tieši likās tik viegli salīdzinot ar universitāti. Bet es atkal biju, ka es ieku kādā komfortiņā un vienkārši kaut ko daros. Un tad es riktīgi izbasījos uz sevi, tad es atradu Sintiju.
un nopirku Cintijas coachingu par visiem maniem iekrājumiem. Viņa sauc Cintija Salgevis, ļoti palīdzēja man. Un tad sākās, tas periods, ka es jau iekšēji biju izlēmusi, ka viss kaut kas jāmaina, esmu gatava uz visu, tāpēc arī investēju naudu coachingā. Un pēc 2 mēnešiem, oktobrī, novembrī, viss man ir riktīgi aktivizēja, jo es biju 100% iekšā tajā. Man bija tā sajūta, ka viss, vai nu tagad, vai nekad. Un vai nu tu esi 100%, vai tu vienkārši paliec, kur tu esi, jo, ja tu tagad neaiziesi prom no darba, ja tu tagad kaut ko nemainīsi, tad kad? Man jau tur sākās, tūlīt pēc, nātros 3-6 mēnešiem apdrošināšana sākas, tūlīt tur jau man gribēja paaugstināt, jo es jau visu labi darīju. Tūlīt tur vēl kaut kādi bonusiņi krīt un tas viss, un es saprotu, ka šitā var tur vienkārši aizsēdēties vēl uz 10 gadiem. Un man bija ļoti baila, es īsti nevienam arī nestāstīju ne par to manu kaut kādu spirituālo daļu, tādu garīgo, ne par coachingu es daudz, man liekas, nestāstīju tajā brīdī. Un, kāpēc tu nestāstīji? Man bija bail, man bija tas garīgais skapis, kā viņi sauc, ka tā kā kauns pateikt, ka kaut ko tādu darīju, jo likās, ka esmu tāda kaut kāda nenormāla. Tad. Tev bija bailes, ka tevi nosodīs? Ka nesapratīs, tā kā... Tajā laikā vēl nebija tā mainstreamā manā apkārtnē, ka cilvēki tur meditētu un kaut ko darītu. Es sevi vienkārši to nevarēju pieņemt. Un tad no novembra es pirmoreiz palaidu savu Instagram profilu tādu biznesu, un tas bija viens no lielākajiem, laikam, izaicinājumiem. Es atceros, es pusnakti negulēju, bet sev biju izdomājuši. Viss man ir plāns, rīt ir jāpastāsta par sevi, un man bija ļoti grūti, jo tas man bija lielākais, ko par manīm padomās, ir īpaši kaut kādi kursa biedri, attālās paziņas. Tas liekas tik dīvaini, ka tagad kāda starpība vispār. Bet tajā brīdī lielākās bailes tā, ka, gan arī vai uz nāvi, dzīves nāves jautājums, kas tāds jau nav. Un, es saņēmos uz to ar trīcošām rokām izdarīt, tur ierunāju pirmos storijus, pastāstīju, ka man tagad ir biznesa profils. Tas viss sākās ar tādu, bija Instagram brandings vai saucās, vārdsakot, spiritual business marketing, un es tur kaut kādas pakalpojumus marketinga piedāvāju, man liekas, par feed dizainu, Ar to viss sākās. Man liekas, tas lielākais, es vienkārši tagad sāku domāt, es neaizgāju par tālu ar tavu jautājumu. Nezinu, man liekas, ka tu eji tam visam cauri dabiski, vienkārši varbūt tev pašai ir tāds pieturas punkts, ka tu saprati, viss šitā vairs nevar. Es nezinu, eju prom no darba, vai kas bija tas tavs pagrieziena punkts, ka tu saprati, viss. Es iešu to ceļu, kuru es vēlos iet, neskatoties uz to, ka varbūt tas nebūs stabils ceļš, varbūt man nebūs uzreiz garantētas finanses vai apdrošināšana vai kaut kādi citi bonusi, bet tas brīdis, kad tu saprati, kā viss. Es eju, bez mazliet ar aizvērtām acīm paļaujos, krītu, un kas no tā sanāks, bet tā kā ir tagad, es vairs nevaru. Tieši tāds arī bija. Tādā veidā, ka tu vairs, tev vienalga būs kāds sekas, tev jāpamēģina tas kaut kāds jaunais ceļš, jo laikam iekšā, kur bija sajūta, ka es varu kaut ko vairāk, ka ir lielāks potenciāls, bet nav ne jausmas vispār, ko lai dara, ko lai iesāk. Vispār kā es izdomāju, ko es gribu darīt. Varbūt arī daudziem aktuāls jautājums, kā tad saprast īsti. Ko es sapratu, ka mēs visi zinām, ko mēs gribam darīt, bet mēs nevaram atzīt to sev, jo ir tik liels bailes, ka nesanāk, vai vispār nav ticības, ka var to izdarīt, ka nemaz neapsver. Viss izrādījās viegli, man patika mārketings, man patika garīgums, un es vienkārši savienoju abas lietas, tāpēc ir spiritual business marketing, kas palīdzu mārketingā tiem brandiem cilvēkiem, kas ir garīgajā sfērā, vai pat iekļaujot kaut kādas, varbūt arī prakses, vizualizāciju, un tāda bija tā doma. Un tā kā man bija tāda riktīga enerģija, apņēmība, es atceros tajā periodā, es ar vienu netikos. Es pat draudzinām teicu, man arī nebija baigi daudz draugu tajā laikā, jo bija tas periods, ka tu zini, ka tu mainies, kā agrāk tu negribi, bet tev vēl nav to jauno cilvēku, ar kuriem tu gribētu draudzēties. Un tad kaut kā visus cilvēkus noliku uz pauzīti, ļoti iedziļinājos sevī, kaut kāds vairākus mēnešus tiešām nevienu netikos tā ļoti minimāli. Tas, man liekas, arī viens no lielākiem bija tāds, ka es biju domāju tikai par sevi un jūtu sevi riktīgi, tās prakses visu laiku taisīju. Un tas bija paralēli ar darbu. Es vēl strādāju, paralēli attīstīju to, domāju, kā to Instagram biznesu, kā tur klientus piesaistīt.
Un tā kā man bija liela apņēmība, es jau pēc kodiem pirmajās nedēļās dabūju pirmo klientu, tad vēl, un tad uz decembra beigām es sasniegu savu kaut kādu punktu, kad es biju apsolījis, kad man būs tik klienti, tad es iešu prom no darba. Un tad janvārī tā arī notika. Es pateicu priekšniecei, tas arī bija tik grūti vispār pateikt, jo viņiem likās viss labi, viņi man gribēja paaugstināt, tā kā viss bija tik labi, viņi bija šokā. Es pateicu, ka es iešu prom, un tad pēc mēneša tikai es varēju iet prom pēc tiem likumiem, tad februārī arī aizgāju. Un, un tad beidzās mans tāds posms darbā un sākās tāda brīvā peldēšana. Un tajā brīvajā peldējumā vai nebija kaut kādi tie brīži, kad bija tāds, es labāk atgriezīšos kaut kādā atkal stabilitātē vai stabilā darbā vai kaut ko, ka šitais ir par grūtu, vai kā reaģēja vispār tava ģimene, draugi uz tādu tavu lēmumu, jo tas ir tāds netipiski, tīpaši, ka tev viss ir labi un cilvēki varētu domāt, kāpēc viņa kaut ko maina, būtu pateicīga, ka viņai ir darbs un prestižs un tā tālāk. Kā tas bija priekš tevis? Jā, tieši kā tu saki, tā domāja mana ģimene par to, ko tu vispār maini, ko tev garlaicīgi dzīvot, kaut kas atkal jāmaina, kāpēc. Viņi to nesaprata, un viņi ļoti sāpīgi pieņēma to lēmumu. Viņi domāja, tikai pusgadu nostrādāja. Un kas tas ir? Visi man redzēja, strādājot korporācijā, vēl pat finansēs vēlams un darot tādu nopietnu darbu. Un man tiešām bija tādi skandāli ar vecākiem, ar ģimeni, kā tā vecmāmiņa ilgu laiku arī domāja, ka es bojāju savu karjeru. Un visi ļoti pārdzīvoja, jo visi tā ļoti, vienmēr domā par manīm, kas ir ļoti, ļoti labi. Bet viņi tā priekš sevis, jo viņi nezin to citu veidu, viņi nezin kā. Un tad man tas bija arī ļoti liels izaicinājums, jo tas bija nereāls spiediens. Es tā kā... Un kad it kā tu savu visu laiku iestāsti, ka es daru pareizi, bet ģimenēm visu laiku saku, ka es bojāju dzīvi, tā kā grūti dažreiz ir nokoncentrēties, un tāpēc morāli tā bija ļoti grūti. Es pat atceros, darbā bija viens tāds vadītājs, mēs sastrādājamies, dizainers, un es viņam pasaku, es dodos prom, sākšu savu biznesu, un viņš tā kā pasmējās un teica, gaidīsim tevi atpakaļ pēc dažiem mēnešiem. Tā kā tik ļoti neticība. Es, protams, jau tobrīd sapratu, ka tas ir par viņu, viņš nekad neuzrīkstētos, bet es to vēl joprojām ņēmu ļoti uz sirdī, un tas ir normāli, tā kā to var uztvert normāli tikai tad, kad tev jau bijuši tādas kaut kādas 10 izsmiešanas reizes vai 10 nesaprašanas reizes, 11 tu jau tā kā vispār nereaģē. Tā kā bija grūti tādā ziņā. Bet kas tev palīdzēja tikt cauri tās pirmās 10 reizes, jo ir cilvēki, kuri uz kaut kādu brīdi notic savam sapnītim, savam mērķim, un viņi izdomā spērt šo soli, bet tad saskarās ar šo pretestību no sabiedrības, no draugiem, jo, protams, man liekas, tā tendence ir tāda, ka mēs ļoti pierodam pie kaut kādas vienas cilvēka identitātes, ko viņš dara, kur viņš strādā, tā kā to tēlu, ko mēs esam izveidojuši, un mums vienkārši tīri dabiski ir ļoti grūti pieņemt, ka šis tēls var mainīties. Lūk, un tad, kad šie cilvēki, kas tomēr ir uzdrošinājušies, viņi saskarās ar šīm pretestībām no sabiedrības, vai varbūt ir kaut kādi citi izaicinājumi, nesanāk, varbūt tā, kā tu biji ieplānojis, ka tas viss sanāks. Tad mēs tā kā speram to soli atpakaļ un ejam atpakaļ tajā vecajā scenārijā, jo tur bija droši. Tur mēs zinājām, kā mēs ir, un tur arī mūs pieņēma tie cilvēki, kas mums jau tajā brīdī bija apkārt daudz labāk. Kas bija tas, kas tev palīdzēja šīs te reizes un šos te izaicinājumus izturēt un tomēr noturēt to fokusu uz to savu sapni un ka tu vēlies iet to savu ceļu? Pirmais bija tas jaudīgais starts un apņemšanās, ka viss, kā tu saproti, kā atpakaļ tu nevari, un katru reizi, un otrais prakses rīta un vakara, tajā brīdī es rīktīgi sev dresēju katru rītu un vakarā, jo bez tā es nevarētu, tā kā no rīta, tu tā kā iedomājies, kā paiet tava diena, atceries savus mērķus, pavizualizē. Vakarā es strādāju ar saviem pārdzīvojumiem. Tā kā pilnīgi rakstīju par to pārdzīvoju, tu pilnīgi man savas tādas tehnikas pašrefleksijai un saprast, ka tā nav patiesība. Un katru reizi kā vakarā, tas bija, tas notika, bet,
ejam tālāk. Katru reizi, ja šitas nebūtu, es tiešām sajūtu prātā. Man vēl bija grūts janvāris pēdējais mēnesis darbā, jo es jau gāju prom un vēl man tur uzvēla visu kaut ko. Tad apzināti sāku iet terapijā vienreiz nedēļā, jo zināju, ka man vajag kaut kādu stundu nedēļā tikai sev, jo tad bija grūtāk. Protams, coachings arī, kad cilvēks, kas jau ir izgājis tādu ceļu un dzīvo tādu dzīvesveidu, kādu tu vēlies dzīvot, tas ir piemērs, ka tas ir iespējams. Un es sāku arvien vairāk meklēt tos piemērus, ka tas ir iespējams. Un visu laiku sev jautāt, ja man pat ir šauba, pat varbūt es neesmu pietiekami laba, kas es vispār esmu, man nesnāks, tu jautā sev, vai tā ir patiesība. Katru reizi jautā, vai tā ir patiesība, un, ja pietiekami dziļi aizē vēl tādā meditatīvā stāvoklī, vienmēr nonāc pie tā, ka tā nav patiesība, jo tu jau nosaki to patiesību. Mūsu prāts un domas reizē mēdz tik daudz melot mums pašiem. Tā kā likt tos spieķis riteņos, tā saucamos, bet tas, ko tu saki, ļoti vērtīgi pajautāt, bet vai tā tiešām ir patiesība? Jā. Un es vispār uzskatu, ka domas ir mūsu ieradums. Vienkārši tā sakrita, ka es ilgus gadus pirms tam visu laiku apšaubīju sevi, domāju, es neesmu pietiekami labi, jebko es arī darītu. Un, protams, ka tas nāca visu laiku laukā. Kad tu to uzķeri, sapratu, jāizved to vienkārši jauns ieradums, uzrakstīju savus jaunās domas par sevi, par savu jauno biznesu un katru dienu savu atgādinājumu. Vienkārši ieradums. Tā kā. Un man pastāsti, varbūt, kāds bija tas sākuma ceļš, uzsākot savu uzņēmēju darbību, kā darbs ar jauniem klientiem, vai tev nepiezagās kaut kādā brīdī tās šaubas par to, par ko viņi man maksās, vai kas ir tas, ko es viņiem piedāvāšu, vai tas ir vērtīgi. Nu, tā kā kaut kādas tādas sajūtas tajā ceļa sākumā. Jā. Nebija viegli, teikšu uzreiz, ka, protams, kā daudzi var padomāt, ka uzreiz kļūsi tur pašnodarbināts vai ar savu biznesu, tad uzreiz viss baigi forši, bet nē, tā jau nav. Pirmos klientus es sāku jau dabūt, kamēr es vēl biju darbā, ka tas vēl tad sākās. Ar pirmiem klientiem nebija grūti, jo tad vēl paralēli darbs, likās baigi forši, katrs jauns klients, 5 klienti tik forši. Protams, tāpat bija šauba par visu, ko es daru. Gan vispār ēpastu aizsūtīt, gan sarunāt zvanu, lai kā tu domā, nevajadzēja man tomēr tur prezentāciju pilnīgi uztaisīt, vai pietiek vienkārši, ka es izstāstu, kurā brīdī sūtīt rēķinu, un vispār vai viņam ir ok tomēr tā cena. Tā kā daudz tāds pa visu šaubies, tā kā par katru savu soli, un vēl arī domā, ko padomās tas klients, un sāk vēl savu kādas fantāzijas izdomāt galvā, ļoti daudz, kas bija. Bet atkal tāpēc es uzskatu, ka vienkārši sāk ņemt klientus un strādāt, ar to nevar izdzīvot, ja tev nav tas mindsets ielikts, ka tu vienmēr atgādini savu, kas tu esi, kāpēc tu esi vērtīga, kāpēc tu spēj sniegt to labo pakalpojumu, vai arī kāda ir tava gala vīzija, un bieži arī nesnāca, bieži arī bija kļūdas, un klientiem kaut kas nepatika, un pat kaut kādi varbūt konflikti, bet kaut kas tiešām nesakrīt, tas redzējums ļoti bieži bija tā. Es domāju, ka tas visiem ir jāpieņem, ka tā ir daļa no ceļa, jo pašā ceļa sākumā es tā filozofiski runājot, man liekas, ka viss mums izaicina, vai tiešām tu esi tam gatavs, vai tiešām tu esi gatavs iet to ceļu un pieņems visu, kas notiek, un savā mērā pieņemt, ka tā būs, jo tā ir ilūzija, ka ir viegli un kaut kā viss maģiskā veidā. Varbūt kādam tā ir, varbūt kāds vienkārši to uztver viegli. Kādam pastāstīsi, ka es tur strādāju dienu un nakti, viņam liksies šausmīgi. Citam atkal liksies, tas jau bija tā mana kaisla, es vienkārši tā dzīvoju, ja? Tāpēc te drīzāk var uztver, tu taisi kļūdas, piemēram, tev klienti atsaka, vai tu 3 mēnešus nevari atrast klientus. Labi, tas jau neko nenozīmē par to, ka tavi sapņi nepiepildīsies, vai ka tu neesi pietiekami laba. Viss ir par to, ko tu sev iestāsti. Un tiešām nav slikti, un cik es arī pārtu liels uzņēmējs, ka sākumā tu esi bišķiņ delusional. Tādā ziņā tas ir ļoti veselīgi, ka tev nenāk klienti, tu tur katru dienu Instagram storijos stāsti, nāciet, tur man ir šāds piedāvājums, tās un reāli neviens nenāk. Tā arī ir bijis. Es neesmu uz kādu bet tā noteikti ir bijis, ka man bija sajūta, ka piemēram neviens nenāk, negrib ar manī sadarboties un vispār kā viņus piesaistīt tos klientus, ko lai vēl izdara. Nesanāca, bet es vienmēr sev atgriezu caur tām praksēm. Tāpēc, tā kaut kā.
Un pēc tam tā kā tas process kaut kā sāka notikt, aizgāja, tie klienti parādījās, vai kā tu nonāc līdz tam, ka šobrīd tu dzīvo to dzīvesveidu, kurš tev patīk, un tev ir klienti, un tev ir arī šīs te finanses, ko tev nes tava uzņēmēja darbība. Jā, pirmā lieta pagāja 1,5 gads, tā klientu bāze vienkārši attīstās, un liela daļa atnāca kā, vārds, kā to saka? Vārds no vārda, sarafan. Jā, no mutes mutē, tā kā cilvēkiem, jā. Jā, ka daudz atnāca, daudzi mani ieteica, un tā es dabūju klientus. Dažus klientus es domāju, ka es piedāvāšu ar tādu ilgtermiņa piedāvājumu, ka būs kaut kāda tā kā mēneša projekta, būs kaut kādi ilgie projekti, jā. Tas arī tur ir gudri jāizdomā, lai tev pēkšņi nav, ka tev katru mēnesi jāmeklē 10 klienti, lai tev ir kaut kāda stabilitāte. Tas ir vairāk no tāda praktiskā viedokļa biznesā padomāt, kā var uztaisīt stabilitāti biznesā. Piemēram, piedāvāšu tagad kaut kādu tur ilgtermiņu piedāvājumu. Vai arī tu zini, ka ja pie tevis atnāk uz kādu vienu projektu, tu zini, ko tālāk piedāvāt. Tu bieži cilvēki jau arī atnāk uz ilgtermiņu, ja viņiem patīk ar tevim strādāt. Tā kā es izveidoju kaut kādā mērā stabilitāti, ka man bija ilgtermiņā sociālo mēdīju menedžmenta klienti, un paralēli tad es tur testēju, eksperimentēju ar dažādiem piedāvājumiem, kas būtu uz kāda īsa termiņa. Un tad tu nonāci pie tā, ka tu gribi radīt arī savu pirmo online kursu. Kā radās šī te ideja un kā ceļš pie tā tevi aizveda? Tas aizveda vienkārši eksperimentējot, godīgi sakot. Es tajā pirmajā savā vasarā, kad es biju pašnodarbināta, esmu taisījusi sieviešu apļus, esmu taisījusi tur visādus piedāvājumus dažādus, gan no dizaina puses, gan stratēģijas zvanus, visu kaut ko mēģinājos. Tiešām mēģinājos. Kaut kādā mērā arī jūtu, ka es vēl neesmu pietiekami kompetenta. Un man liekas, to arī ir jāatzīst dažreiz, ka es nevaru vēl ņemt tur 1000 par savu konsultāciju, ka tas nav tā, ka tomēr likt cenas pēc tā, kā tu jūties, jā. Un tad es izdomāju, ka es to gribu kursu uztaisīt, jo man šobrīd jau ir tā zināšana bāze, un pat, ja ne priekš citiem, tad priekš sevis. Jo kamēr tu nestrukturē savas zināšanas, to arī nespēj viņas kvalitatīvi nodot citiem. Un man bija tas impulss, es tiešām ilgu laiku jūtu, jo man bija sajūta, es esmu tik nesen šajā visā, tik nesen tiešām. Labi, es intensīvi daudz mācījos, kaut ko ļoti daudz praktizēju uzreiz, bet tiešām nesen. Es pat iespējams pie tāda cilvēka neiet uz kursu, visdrīzāk, jā. Tagad es to apskatoties. Bet es jau vairākas reizes prasīju, vai tiešām no sirds es vēlos uztaisīt to kursu. Un man visu laiku nāca atbildi jā. Un es viņu tiešām pārdevu arī par normālu cenu, kas man likās adekvāta priekš manis un es tā labi jūtos. Un tiešām sanāca savākt 3 meitenes, kas priekš manis jau likās tā wow, kā atnāca, jo tā nebija lēta cena. Un es domāju, man bija tā zindoms, ko padomās, kas esmu iestāsies, ja man nesanāks labi, ja tas viss, bet ja es to gribu, kāpēc es to nevaru? Tā kā, kāpēc nē? Kas man ko var pateikt? Es jau tik daudz reizes esmu visus pievīlusi tur ģimeni un gan jau kaut ko jau ir padomājuši, viss jau. Jau uz to brīdi man bija tāds atslābums. Nav vairs ko zaudēt. Kas sliktākais, kas var notikt? Tā kā, neviens nenopirks kursu, kas būs? Man šis ļoti bieži bija, kā es tā uztraucos, ka neviens nenopirks no manu programmu vai to piedāvājumu. Un kas būs? Nekas pat neuzzināts, ka viņš neviens nenopirka. Vai arī tas ir tikai mani pārdzīvo, manas emocijas sanāk sliktākajā gadījumā, es sajutīšos slikti. Pat to es varu kontrolēt. Tas ir vienīgais, ko es varu kontrolēt īstenībā. Un es saprotu, fuck it, taisam. Daram. Un es uztaisīju, un man bija ļoti labs atsauksmes. Mums vēl nesen, ko meitene rakstīja, tas kurs man vispār iedvesmoja par Instagram un tik daudz ko sapratu. Tā kā bija vērtīgs tieši tām meitenēm. Tā kā esmu priecīgs. Fantastiski, tā kā ir jātic arī tai savai sajūtai, pat, kad ir tik daudz tie, bet ja tev ir tā sajūta, ka ir jādara, kāds saka, fuck it, dara. Jā, un zini, es to kursu nekad vairs neatkārtošu, jo man vairs nav tā impulsa. Un es tomēr sapratu, ka ir jāsako impulsam, ja pat tu zini, ka man kaut ko gribās, bet es nevaru uz tam ilgtermiņu nekas darīt, to šobrīd to gribās, tu nezini, kā tas tev aizdīs pie kaut kā cita, pie kā tev ir jānonāk. Nekas, ka tas ir īstermiņa. Man ļoti patīk tas tavs domāšanas veids. Kā, piemēram, noķert šo te sajūtu, vai varbūt tev ir kāda atziņa, ko tu vari pateikt arī mūsu klausītājiem, tas brīdis, kad riktīgi atnāk tā motivācija. Es gribu darīt, man ir ideja, man ir deksme.
Un tad ir tās visas šīs te bāžas, bailes, viss. Viens, ko es no tevis sadzirdēju, ka tā kā, fuck, nu kas sliktākais var notikt daram, varbūt ir vēl kaut kas tā kā, ko tu pateiksi šādam cilvēkiem, ja es tā kā pie tevis šodien būtu atnākusi un es tev pastāstītu par ideju, kur man deg acis un viss, bet man ir bailes, kā to vispār izdarīt, kā to ideju realizēt. Jā, īstenībā es jau no daudziem dzirdu, ka es tā kā gribētu tā un gribētu kaut ko mainīt, bet es nejūtu ļoti bieži to enerģiju, kad patiesi vēlma. Jo, lai kaut ko mainītu savā dzīvē, tev ir jāgrib tas vienkārši līdz asarām, ja? Kad tu ļoti to gribi un tu jūti no tā cilvēka, ka pat viņam ir jāpaliek tik niknam uz sevi un savu dzīvi, ja tur nav, un varbūt arī nevajag. Tā kā, ja tev līdz galam nav tā sajūta, ka tu gribi, nav tās enerģijas, tev viņi jādabū, tev, nu kā to var izdarīt, var padomāt, kādas būs sekas, ja tu tagad nemainīsi savu dzīvi. Nu tā kā galvā sāc tīt pēc gada, pēc 2, pēc 5, pēc 10, un tu esi pensijā. Un pensijā tu domā, kā pagaida tava dzīve. Nu, tu, tā kā, ja tu esi apmierinās, varbūt arī nevajag. Tiešām, dažiem cilvēkiem varbūt šajā dzīvē, nu, mēs visi nevaram kļūt par uzņēmējiem, to es arī sapratu. Varbūt dažiem nevajag. Bet ja tu jūti, ka tev kaut kas nepatīk, tad es ieteiktu rīktīgi sadusmoties. Un tā kā izrakstīt visu, kas bez jārā savā dzīvē, visu, ko grib mainīt, un pieņemt lēmumu, ka tu to mainīsi. Tad tu gribi teikt, ka dusmās patiesībā ir tāds liels resurs, ko mēs varam paņemt? Jā, jo dusmas ir daudz labāk par skumjām vai neapmierinātību, jo skumjas un neapmierinātība, skumjas drīzāk, ja, nu tā ir upura loma, un upura lomas, tā kā tu īsti neko nevar izdarīt. Kad tu jau sadusmojies, tu jau atzīsti, ka, ka tas upurs kaut kāds vietas vispār. Un tad jau tev parādās enerģija, dusmas ir enerģija. Skumjas, es uzskatu, ka tās ir ļoti maz enerģijas, jā. Tad kā jābūt pilnīgi tādam, jā. Vai tu piekrīti tam, ka patiesībā mēs dzīvē sākam mainīt lietas, tad, kad mēs tiešām sākam justies nekomfortabli tajā vietā, kur mēs esam? Kad parādās šīs te visa neapmierinātība un aizskaitinātība, ka tas ir tas brīdis, kad patiesībā mēs varam pajautāt sev, bet ko tad es patiesībā gribu? Kāds saka, sadusmoties varbūt par to, kas nepatīk dzīvē, un tajā brīdī arī iet un darīt pēc tā impulsa. Jā. Tas ir tā manā pieredzē un daudz cilvēku pieredzē, ko es pazīstu tādu veiksmīgu. Te vienīgais, kā sevi var bišķiņ pasargāt, ir, ka tev nevajag zaudēt visu, kas tev ir pilnīgi tur, bankrotēt, zaudēt, tur, maksimāli iet tādā zemā punktā. Tu jau bišķiņ sāc just, ka kaut kas nav kārtība, tu jau tad jautā savu to jautājumu. Un man liekas, tas ir ļoti atbilstoši man, jo man dzīvē nebija kaut nereāli lielu tādu pārbaudījumu tā, ka es tur dzīvoju uz ielas, jā, vai man tur, riktīgi kaut kas greizi notiek, jo man vienmēr bija tāda, tomēr, piesardzības sajūta par sevi, ka kaut kas aiziet ne tā, un es tā kā sāku jautāt, kā tu jūties, tā kā varbūt ir jāpamaina trajektorija, jau tad sāk jautāt, bet jā, principā tas, kā tu jūties, ir... Kā neignorēt tās savas sajūtas, bet uzreiz jau nočekot, kā kas ar mani notiek. Vispār katru dienu labāk čekot, un tā sajūta ir kompas. Ja tu jau nedēļu jūties dīvaini, sūdīgi, un tu nesaproti to iemeslu, ir laiks atkal iet dziļumā sevī un prasīt, jo nav jēgas turpināt, jo tu turpinās atkal no tām negatīvajām sajūtām. Tā kā, jā. Tā kā bez tā nevar, vispār bez grūtībām un arī ir tās visas kļūdas ar klientiem vai tās sākumā pārdzīvojumi. Tas ir tā bāze sākumā, ko tu veido, lai izveidot veiksmīgu biznesu. Jo ir arī doma, liekas, ka pēc gada, laikam, pirmo gadu tur meklē klientus, vēlāk tāpat, cik es dzirdu, kuri vāc kursus, kaut kādus retrītus, visiem pat veiksmīgiem cilvēkiem liktos, ka viņiem vienmēr vispilns tā nav. Arī viņi katru reizi straglo tā kā atrast. Viņi vienkārši to uztur jau daudz mierīgāk. Neatnācam vienkārši pieliekam mārketingu. Atkal nav vienkārši pamainam programmu, viss ir tā kā notiek raitāk. Ja sākumā pirmajā gadā tu neizveido tādu bāzi ar to, ka tu zini, kā tik galā ar savām kļūdām, kā ar pārdzīvojumiem, tu vienkārši tālāk netiksi biznesā. Tāpēc tas ir, vienkārši... Kā izveidot tādu plānu vai stratēģiju? Vai kas ir tas, kas palīdzēja tev izveidot? Es to tagad reflektēju. Es uz to brīdi nesapratu, man vienkārši virzīja tas, ka es zinu, ka man sanāks, es zinu, ka kaut kādā veidā sanāks, es pat lūdzos. Bija tāds no ļoti tāds humble pozīcijas, ka kaut viss sanāktu, es daru visu labāko, vai es tiešām daru visu labāko, ko es varu darīt šajā brīdī. Jā, man nesanāk, bet es tāpat darīšu, un es zinu, ka sanāks, un ka viss būs kārtībā. Visu laiku. Man tā vienkārši runāšana ar sevi, dialogs bija ļoti svarīgs.
Tonijs Robins bieži vien arī savos semināros stāsta, ka patiesībā viena no svarīgākajām lietām, kā mēs varam mainīt savu dzīvi, ir mainot stāstu, ko mēs paši sev stāstam par sevi. Man liekas, ka to es ļoti sadziedu arī tevī, ka tad, kad tu sāki mainīt šo te stāstu, ko tu stāsti sev, un kā tu teici, ka tu sevi ar tādu disciplīnu, ka tu kārtī sev liki rītā un vakarā par šo domāt, tiešām ar tā intensību, bet ar intention, ar nolūku tādu, jā, ka tu tiešām man ir tagad jāpadomā par sevi, kā es par sevi jūtos, ko es par sevi saku, kādas ticības es lieku savā domāšanā un prātā. Tieši tā. Tāpat ir strādāšana ar jaunu identitāti. Es kā apzināti sevi programmēju, man bija jāpierakstīts, kas es esmu tāda, es jūtos tā un tā. Es vēl rakstīju, kā jūtās mani klienti, kā es jūtos par savu produktu, zinu, ka tas ir labākais piedāvājums. Un katru rītu, un tiešām tam notici, jo kādam var likties, ka tu vienkārši kaut ko melo sev un lietas noticēt, bet, Bet visu, ko iepriekš es domāju, tas jau arī kāds man vienkārši lika noticēt, apstākļi. Viss jau par ticēšanu, viss ir par to, kā patīk. Tieši tā. Un tagad tāds kulminācijas brīdis man tev jautājums. Kā tu uzdrošinājies nopirkt vienvirziena biļeti un doties uz Baliju? Un kas bija tas iemesls, kāpēc tu devies? Jā, tas notika 2022. gada rudenī. Uz to brīdi jau bija kaut kāds 1 gads, kopš es iesāku visu manu biznesa darbību. Un es laikam nonācu tajā punktā, ka atkal pazuda kaut kāda iedvesma, un es pat biju riktīgi dusmīga, jo, it kā tu visu to sāki un veido, un vienā brīdī man tiešām likās, ka es atkal esmu nepareizajā vietā. Ka laikam bija sakrājušies darbi, es jūtu, ka kaut kādu izdegumu, kaut kas tāpat tajā iekšā biznesa ar kādiem konkrētiem darbiem man nesaistīja tas darbs. Un man vienmēr bija tāls sapnis, aizlidot pārziemot kaut kur citur, un tieši tas bija Balī. Jau kaut kāds 3-2 gadus to brīdi es par to sapņoju, bet likās, pēc kādiem 10 gadiem varbūt tas var piepildīties, ja tur vajag daudz naudas, tur vajag kaut kāda stabilitātes dzīvē. Bet kaut kā likam neapzināti man tas stāvēja galvā, un tas bija kā tāds mērķis, ka kurā brīdī var skaitīt, ka tu esi kaut ko sasniedzis, tad priekš manis Balī bija tāds atskaites punkts, ja man sanāks aizlidot uz vairākiem mēnešiem uz Balī, uz citu valsti, tas būs jau wow priekš manis. Un tad es domāju, kāpēc nē? Es tagad esmu viss attālināti, man nekas šeit netur, man ir arī kaut kādas finanses. Es par to sāku domāt jau vasarā, un tad sapratu, tagad man šitie nākamie mēneši riktīgi jāsaņems vēl vairāk, tur finansiāli jānostabilizējas, vēl vairāk jāsaprot, kā es to attālināt darīšu, Un tad līdz pēdējiem es neticēju, viss bija uz tādas šauras astītes turējās, un atkal, protams, ģimene nesaprot, atkal tev kaut kur vajag likties uz Āziju vienai, kāpēc, tiešām garlaicīgi dzīvot. Arī bija tāds emocionāls izaicinājums, bet man bija tik stipra tā vēlme, un zini, ir dažas tās vēlmes vai lēmumi, kur viņi doesn't make sense, bet tu zini, ka tev tas ir jādara. Un man bija par Balī tik tīra sajūta, es nezinu, kāpēc, es nezinu, kā es tur izdzīvošu, nezinu, kas tur būs, bet man vajag tur. Es pat nesapratu iemeslus uz to brīdi, kāpēc. Un es saņēmos, atkal pieņēmu lēmumu, viss salikās. Līdz pēdējiem likās, ka viss aizies greizi, viss salikās. Beigās ar manīm aizbrauc arī viena draudzene, kas man arī bija tā paveicās, jo viņš vieglāk braukt ar kādu citu. Es būtu tāpat braukusi, bet Un tā kā es nezināju, cik ilgu laiku es tur gribēšu aizlidot, tad es domāju, es pirkšu vienvirzienu biļeti un tad jau redzēs. Kas arī bija, protams, tā grūtāk, jo gan pastāstīt ģimenei kādas, gan arī sev to pieņemt, tāda vispār neko nezinu, kas būs pēc dažiem mēnešiem, Bet kad es saņēmos, tur aizbraucu, tad sākās tāda liela transformācija. Tagad es jau esmu Latvijā, mārciņas, aprīlis, vairāk kā 3 mēnešus, un es jau varu apskatīties, ka Balī bija mans labākais, var teikt, dzīves lēmums un tās transformējošākais, jo man likās, ka tie 4 mēneši Balī bija kā kaut kāds 1 gads ar nereālām transformācijām, tik daudz, es pat nevaru iedomāties, ka tik daudz, kas var notikt par tik īsu laika periodu.
Un tad braucu Latvijā, tad likās, ka, kaut kā, ka te nekas neizmainījās un ka es biju vispār kaut kādā citā pasaulē to brīdi. Jā, tas ir par to lēmumu. Un tad varbūt tu vari, tu jau ieskicēji manu nākamo jautājumu, ko es patiesībā jau tev vēlējos pajautāt par šo te transformāciju. Kas bija tā Samanta, es pat gribētu tādos divos vai trīs posmos to sadalīt, kas bija tā Samanta 2021. gada rudenī, kad tu visu šo te ceļu sāki? Kas bija tā Samanta pirms viņa nolēma doties uz Bali, un kas ir tā Samanta, kas šodien stāv manā priekšā? Jā, 2021. gadā es sevi redzu kā tādu kaut ko ļoti maziņu, saspiestas un nebija atvērsies pasaulē, kautrīga, bišķiņ sakompleksēta. Es jau uz to brīdi no ārpus varēju likties kā tāda pat pārliecināta kādam cilvēkam, bet, es zinu, tagad salīdzinot kaut kas tāds maziņš vēl neizgatavojies, nezinu kā aprakstīt. Tad pirms Balī es jūtos, man jau bija pārliecība, ticība, ka man sanāks. Es atkal vēl joprojām jūtos pazudusi, godīgi sakot, vēl joprojām man daudz kas nav skaidrs, bet es zināju, ka jau ir kaut kāds pamats, jau ir kaut kāda ticība sevī. Bet man vēl bija tas, ka tajā laikā es vēl ļoti biju atkarīga no vecākiem, kā varbūt var dzirdēt no manas stāsta, ka visu laiku tie viedokļi ļoti, tas ģimenes jautājums vienmēr, jo mēs tā visi ļoti tuvi un man visu bērnību es vienmēr piekratu visam, tad pēkšņi es Pēkšņi tu tagad patī. Jā, sprīdzinu katru pusgadu, jā, kaut ko. Tas bija tas. Un tad pēc Balī es teiktu, ka es izaugu vienā vārdā, kļuvu par pastāvīgu sievieti, kas spēj sevi finansiāli nodrošināt, kas nav atkarīga no, pirmkārt, ģimenes viedokļa, jo tas ir pats galvenais. Ļoti bieži mēs domājam, ko citi padomās, jo mums ar ģimeni nav sakārtots jautājums, tā kā mēs domājam, ko viņi padomās. Ka tas ir izrisināts, vispārējais īstenībā arī izrisināts ļoti ātri. Dēļ tā, ka es tā atdalījos, tāda separācija no ģimenes, es arī pieņēmu lēmumu pati īrēt savu dzīvokli, centrā, kur vienmēr esmu gribējusi, kas arī vienmēr likās nereāli. Es atkal pilnīgi pamainīju tur, ne pilnīgi, ko es daru, pārgāju no sosmēdijiem tieši uz video, paņēmu uzreiz vienā mēnesī kaut kādus 4 cilvēkus. Ka es teiktu, šobrīd es esmu sava vispārliecinātākā sevis versija, kura zina, ka viss sanāks. Es arī jūtos daudz sievišķīgāka, ka tā vīzija, pēc kuras es gāju, man liekas, pēdējos 2 gadus, viņa beidzot piepildījās kaut kādā mērā. Man, kad jāliek jauna vīzija, kā es sevi tālāk redzu, jo diezgan grūti dažreiz sevi redzēt 5 gadus priekšu, jo tas jau notika pa 2 gadiem priekšu, un tad tālāk kaut kas ir, jāliek priekšu. Tā kā, jā, tā kaut kā. Tas ir fantastiski dzirdēt, un tā kā es tevi pazīstu patiesībā no šī te pirmā posma, jā, varbūt ne tik tuvu, bet vairāk tādā profesionālā kontekstā vai kaut ko, bet sekojot līdzi tavam ceļam, līdzi tavai transformācijas pilnībā, varu tikai pastiprināt, ka tas ir tas, ko vismaz es arī no malas redzu, cik ļoti tu esi izaugusi un kļuvusi tāda tiešām emocionāli un visās citās jomās tāda neatkarīga un spēcīga un pārliecināta, tas patiešām ir jūtams. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc man ļoti gribējās uzaicināt uz šo sarunu arī tevi, jo tu esi dzīves piemērs, kurš ir parādījis, kā var iziet cauri šim te visam posmam, arī šeit kaut kādai turbulencei un pretestībai un izaicinājumiem. Un tiešām nonāk tajā dienā, kur tu vari pateikt, hei, bet man tiešām patīk viss, ko es daru. Un, protams, vienmēr jau ir, kur pilnveidoties, vienmēr ir, kur augt, tā kā dzīve ir tāds konstants izaugsmas process, bet ir tik labi apstāties tajā brīdī un saprast, ka šodien viss ir labi. Un, Samanta, tad varbūt tādā noslēgumā, kas ir tie tavi vārdi, kurus tu vēlētos pateikt cilvēkam, kurš varbūt ir kaut kur līdzīgi tāpat, kā kādreiz bija tu? Kas ir tas, ko tu teiktu Samantai 2021. gadā, kad viņai bija šī sajūtiņa, ka viņa grib kaut ko darīt, bet bija tik daudz bailes? Kas ir tas, ko tu viņai pateiktu tagad? Es pateiktu, ka tev viss sanāks. Es vienmēr būšu ar tevīm, es tevi vienmēr atbalstīšu. Ja neviens es neatbalstīs, ja neviens tevi nesapratīs, es būšu ar tevīm, ka viss ir kārtībā un ka ar tevīm vienmēr būs kārtība un ka visi apkārt viņa vēlas, lai tu dzīvo laimīgu dzīvi. Viņi patiesībā vēlas tā palīdzēt, viņi vienkārši nezina kā, viņi dara kā labāk. Un ka neskatoties ne uz ko, varbūt ar tādu tuneļa vīziju, redzi savu vienu punktu un ne uz viņu, jā, neskaties apkārt, jo
tev viss var sanākt, nav nekādu limitu, visi limiti ir galvā, viss ir ilūzija, un tad, ja visa ilūzija vienkārši veido savu ilūziju savā pasaulē, un tev viss sanāk. Super, paldies tev! Paldies, ka uzaicināji!